Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakziņas-Krotarēna, un šodien mēs tiekamies 116. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Vai tu zini, kas ir tavi 87? Vai tu esi dzirdējis šo teicienu? Ja ne, pastāstīšu. Es par šo teicienu dzirdēju no Liepainieka uzņēmēja un valodas skolas skolotāja un dibinātāja Andra Lanka, viņa raidierakstā Prāta rītarosme. Ir pētnieki izpētījuši, ka mums katram cilvēkam ir kāds noteikts radu paziņu loks. Vidēji tie ir 2000 cilvēku. Un jo vairāk dīķīšos mēs esam apgrozījušies un jo mums lielāka gadu pieredze, jo tas dīķīts ir lielāks un var pat būt līdz 5000. Bet tie 87 ir tie, kuri ir mūsu sirsniņā un kuru sirsniņā esam mēs paši. Tas nevienmēr nozīmē, ka ir sadarība. Piemēram, ja kāds cilvēks ir manā sirsniņā, tas obligāti nenozīmē, ka es esmu viņa sirsniņā. Kā tas izpaužas? Tad, ja teiksim, sociālos tīklos mums visiem ir kaut kāds noteikts draudziņu loks. Un tie cilvēki, kas ir, teiksim, manā sirsniņā, ja man trāpās viņu ieraksti, es tos bieži vien nolaikoju, vai ja viņi meklē kādu palīdzību vai kaut ko reklamē, es padalos tālāk ar citiem. Savukārt, ja viņiem ir kaut kāda problēma, tad es tīri neapzināti un palīdzu meklēt viņiem risinājumu. Piemēram, Madara, meklē dzīvokli Cēsīs. Un es domāju, tā, ko es pazīstu Cēsīs, ko es zinu par, kurš varētu palīdzēt. Un tādā ziņā varbūt tikai pie sevis padomāju, bet varbūt jau zinot, ka man rekur ir iespējams risinājums, es savedu šos cilvēkus kopā. Un savukārt cits savukārt tieši tāpat rēģē uz maniem ierakstiem, paziņojumiem un tam līdzīgi. Un tas skaits tātad ir apmēram 87. Tas ir attiecībā arī, ja tu esi, teiksim, privātu uzņēmējs un tev ir klientu loks milzīgs, tad tajā 87 noteikti ietilps arī tavi klienti. Un tā doma ir, ka parūpējies labi par tiem saviem 87 un savukārt viņi tad dos atgriezenisko saikni un rūpēsies par tevi. Bet, kā jau es teicu, nevis sadarība, nevienmēr ir sadarība, ka varbūt tā, ka es par kādu parūpējos, viņš par mani ne, bet toties parūpēs. Un attiecībā uz mani, man ir visos sociālos tīklos, kur es lieku savus šos video, ir tieši tādi 87, neesmu skaitījusi, bet tādi mīļdraudziņi, kuri vienmēr ieliks sirsniņu vai īkšķīti, kuri pāršārēs vai iekomentēs. Un tāpēc šis ir veltījums tieši viņiem. Paldies jums par jūsu līdzdalību, par manis būšanu jūsu sirsniņā un no visas sirds un rajona pasakos jums par šo līdzdalību. Tiekamies pēc nedēļas. Čau!